Kā piedzīt uzturlīdzekļus no bērna tēva ārzemēs? Dzīvoju ar bērnu Latvijā, bet bērna tēvs dzīvo Norvēģijā. Nemaksā uzturlīdzekļus. Kā rīkoties? Ja vēlaties piedzīt uzturlīdzekļus no otra bērna vecāka, kurš atrodas kādā no Eiropas Savienības dalību valstīm Norvēģijā, apvienotajā karalistē, ASV un citās valstīs, ir nepieciešams tiesas nolēmums vai notariāla vienošanās starp bērna vecākiem par uzturlīdzekļiem. Ja šādu dokumentu nav, tad ir jāvēršas tiesā Latvijā ar attiecīgu prasību. Kad jūsu rīcībā būs tiesas nolēmums vai notariāla vienošanās, tad ir jāvēršas uzturlīdzekļu garantiju fondā, lai aizpildītu attiecīgus pieteikumus. Uzturlīdzekļu garantiju fonds tālāk dokumentus pārsūtīs jūsu gadījumā uz Norvēģiju attiecīgajai iestādēji, kur tiks uzsākta uzturlīdzekļu piedziņa. Uzturlīdzekļu garantiju fonds pilda starpnieku funkciju starp jums un valsts, kurā notiek piedziņa, attiecīgajām iestādēm, sniedz juridisko palīdzību. Uzturlīdzekļus no uzturlīdzekļu garantiju fonda iespējams saņemt arī bez tiesas nolēmumu, ja nav zināma bērna vecāka dzīvesvieta ārvalstī, bet mazākā apmērā nekā tad, ja būtu tiesas nolēmums.